Nu, sveiki, mīļie ceļa biedri. Cilvēks, karpinieks, kurš copē pa dīķiem, sagribēja saīsināt priekšās bremzes gājienu. Šādā veidā. Palaiž vaļā. Un viņš reiz nobloķēja. Tātad pa pusi apgriezi, lai viss notiktu. Viņam neder tā lielā griešana priekšā. To dara tā. Divi veidi, kā tu izdarīji. Pirmais veids, ātrākais, vienkāršākais, ir jāizbor šitāda buksīte, kur ir vienāda, te nāk iekšā atspirīto. Jāuzstājas buksīte un jāliek atspērs vietā. Tātad liekam buksīti. Es tikko izvirpoju divas spoles, viņam bija jāpārtais. Tā. Liekam visu kopā. Saliksim kopā. Nu jā, viņi praktiski, ja cilvēks nodarbojas ar, viņš pa dīķiem karpus ķer, un viņš saka, viņam tā griešana ciet ir tikai pa ilgs process. Ir divi veidi, kā viņš var to gājienu samazināt. Tātad pirmais vienkāršākais bija šis. Es pēc tam izjaukšu ārā, es lodīt neieliku iekšā. Tā. Nu, lūk, mums ir spoli ciet. Un spoli vaļā. Spoli ciet un spoli vaļā. Ceturdaļa apgrieziens. Nu, pusi apgrieziens. Vēl ir otrs veids, kā to var izdarīt, bet tur būs vairāk tie apgriezieni. Ņemam ārā, taisam vaļā šo atsperi, un tur iekšā ir voilaka tādas ripas. Tās voilaka ripas jāņem ir ārā, un jāuztaisa no plasmas, vai no petpudeles, vienalga tādas šaibas, kas iestāv voilaka vietā. Un tad arī būs tā, ka tas voilaks saspiežās, bet tās šaibas nespiedīsies. Un tā kā, bet man labāk šitas patīk. Atsprīt ieliekiet iekšā kādā maisiņā, ja jūs sadomāsiet pārtaisīt atpakaļ uz to garāko gājienu. Nu, tas ir viss. Tā var samazināt gājienu spolē. Labi, visu labi. Uz priekšu sākās spoļu sezona un viss pārējais. Labi, tā.